Vai tev kādreiz ir bijis sapnis, kurā tu nonāc briesmās un tu gribi saukt palīgā, bet nenāk ārā skaņa un neviens tevi nedzird? Latvijā ir vairākas simti bērnu, kuri sauc palīgā, bet neviens viņus nedzird. Viņi ir nepamanīti un nesadzirdēti, tāpēc, ka viņiem nav savas balss. Un tie ir bērni, kas atrodas ārpus ģimenes aprūpē. Bērni, kuri ir piedzīvojuši traumu, kuru dzīves vairs nekad nebūs ideāls un perfekts. Bērni, kuri ir svarīgi Dievam, svarīgi mums arī kā sabiedrībai. Tāpēc mēs vēlamies aicināt ikvienu kļūt par bērnu balsi, darīt viņu stāstus zināmus un sadzirdētus un palīdzēt tiem, kas par viņiem rūpējās. Tas, ar ko mēs varam sākt, ir ieklausīties šajos bērnu stāstos. Ieklausīties to, ko stāsta uzņemošās ģimenes, iepazīties ar statistikas datiem par to, cik bērnu mums Latvijā ir ārpus ģimenes aprūpē, uzklausīt arī to, kam viņi ir gājuši cauri un kāda ir traumas ietekme viņu dzīvē. Svarīgi saprast, ka bieži vien tas, kā bērni dara savu vajadzību zinām, ir caur uzvedību. Un mēs skatāmies un domājam, mēs to negribam pieļaut. Bet ja mēs esam uzmanīgi un uzklausam viņus, mēs ieraugam, ka šīs uzvedības slēpjas kādu vajadzību, kuru apmierinot, mēs atdodam bērnam balsi un ļaujam viņam izstāstīt savu stāstu. Nākamā lieta, ko mēs varam darīt, ir dalīties ar šiem stāstiem. Sociālā tīkla algoritmu dēļ mēs katrs dzīvojam savā burbulī. Un mēs uzzinām tikai par lietām, kuras dators domā, ka tās mums ir interesantas un svarīgas. Bet tad, ja mēs sākam dalīties ar šo informāciju un stāstīt bērnu stāstus citiem, ja mēs nosūtam kādus linkus no vērtīgām sarunām vai podkāstiem, tad mēs pārspridzinām šos burbuļus. Un tādā veidā mēs kopīgi viens otram pastāstam stāstus, kurus ir vērts dzirdēt. Tādā veidā mēs atdodam šiem bērniem balsi. Un tas nav grūti, tas neprasa neko daudz. Un visbeidzot, mēs katrs varam iesaistīties atbalstot tos, kur iet līdzās šiem bērniem viņu dzīves ceļā. Vai tās ir uzņemošās ģimenes, vai kādi speciālisti, vai nevalstiskās organizācijas, kuras rūpējas par to, lai bērnu balss tiktu dzirdēta, kur rūpējas par to, lai bērns iemācītos atkal lietot savu balsi un izteikt savas vajadzības. Tas, kā mēs to varam darīt, ir atbalstot finansiāli, ziedojot. Mēs varam ziedot un dot savu laiku, piesakoties brīvprātīgā darbā. Mēs varam arī iestāties par šiem bērniem, veidojot likumus un dažādas normas un aizstāvot viņu intereses. Un, protams, mēs varam atvērt savas mājas, savas dzīves, lai šos bērnus uzņemt pie sevis. Ja tas tev ir uzrunājis, un arī tu vēlies kļūt par bērnu balsi, sazinies ar mums, un mēs centīsimies tev palīdzēt atrast tieši to, kur tu vari būt visnoderīgākais, lai šie bērni atgūtu spēju pastāstīt savu stāstu.